Sveiciens ģimenes klīnikas podkāsta epizodē ar jums Vita Solo, Ilze Zariņa un Dagnieša Karavecka. Prieks tevi redzēt pie mums studijā un gribēšu, lai pati iepazīstina ar sevi vairāk un pastāst, kas tu esi un ko tu dari. Mani sauc Dagnija. Es nodarbojos ar grāmatvedības ārpakalpojumu. Esmu grāmatvede, finansiste. Esmu arī 2 bērnu mamma. Cik veci ir tavi bērni? Man 13 un 8. Un šeit mēs runājam tātad gan par bērniem, gan par izaicinājumiem ar bērniem, gan par biznesu, finansēm. Noteikti tā ir tava stiprā puse, par ko mēs gribēsim arī parunāt vairāk un saprast dažādas tavu pieredzi, ieteikumus, rekomendācijas un visu kaut ko. Un ar to es arī gribētu sākt, kā tu vispār nonāci līdz tam, ko tu dari. Tātad grāmatvedība, finanses, tas sākās pirms bērniem vai kopā ar bērniem vai jau pēc. Pastāst to savu ceļu. Sākās tā, ka piedzima pirmā meita. Meitai bija 3 mēneši, un es sapratu, ka kaut kas būs jādara dzīvē. Kaut kāda lielāka mērķa jāuzstāda, jo tu gribi viņus apgādāt kā māte. Tas jau nekas, ka ir tētis. Es uzskatu, ka mammai pašai apgādā savi bērni. Un tad es izdomāju, ka es iešu grāmatvedību mācīties augstskolā. Man vīrs šokā bija, jā, kā grāmatvedība, kaut kas neiet kopā. Iesāku 1. kursu, ļoti patikās, atradu praksi, viss kopumā. Tad es sāku strādāt lielā uzņēmumā pa galveno grāmatvedi. Un beigās es sapratu, ka man nesakrīt tās domas ar uzņēmumu vadību. Un es veidošu pati savu, kur arī pēc 10 gadiem, man liekas, sanāca. Un man vīrs saka, kā tas ir, kā tu veidos savu. Es saku, es eju prom no darba, un man būs savs sijā. Un es taisīšu ārpakalpojumu grāmatvedību. Tātad tu esi uzņēmēja. Jā. Cik sen jau? Cik daudz gadus? Sanāks solītām 4,5 gadi. Tas nozīmē, ka viss Covid laiks un viss šie izaicinājumi arī tevi skāra. Jā, Covid laiks, tas bija pats labākais laiks. Bet principā tad sanāk, tu arī uzsāki Covid laikā. Jā, Covid laikā, un tieši tad arī sāku būt sociālos tīklos, būt atpazīstamāk, iegūt sev klientūru. Ja, no sākuma ļoti baidījos iet tur, ak, Dievs, tas kaut kas jauns un tā, bet patreiz, man liekas, tas bija pats labākais laiks, kad uzsākt biznesu, Covid laiks. Tātad tu esi aktīva arī sociālajos tīklos, un tas ir veids, kā tu piesaisti arī sev klientus uz saviem pakalpojumiem caur sociālajiem tīkliem. Jā, protams, es esmu gan Instagramā, gan TikTokā, ja? TikTokā katru rītu, katru darba rītu man var redzēt 7 no rīta live tiešraidē, aprunājam visu grāmatvedību, parunājam arī tāpat klačas, lai cilvēki iepazīst mani tuvākie, jo lielākoties cilvēkiem ir priekšstats par ārpakalpojumu grāmatvedību kā tādu, kā par grāmatvedi, kad ir jābaidās no viņas. Ka kaut ko sadarīs, tev ir jābaidās. Ja? Un es šo mītu lēnām sāku mainīt. Super grāmatvedis, kurš ir sociāli aktīvs. Es domāju, ka tas prasīja arī tev tomēr tādu, tiešām tu jau arī pieminēji tādu personīgu izaicinājumu, ja? Jo tu neesi cilvēks, kam varbūt tas tā viegli tā komunikācija nāk, un tu neesi droši vien, ka cilvēks, kam tā ļoti patīk daudz un dikti komunicēt, ja tu esi tomēr grāmatvedis. Tieši tā man no sākuma likās, ka nē, bet man ļoti patīk, ka man klienti nāk, ka ar manim komunicē tie klienti, kas augošie un kas man nav komunikācija tik laba. Man liekas, kā nav. Kaut kas jāmaina ir. Es gribu, lai manim komunicē, lai tas uzņēmums aug, kā man labāk, kas, ja man tas ir ļoti svarīgi komunikācija, ļoti. Es negribu sēdēt tikai tā kā ievadīt ievadas, nodot atskaites, bet es gribu, jo es mājās ar bērniem, ar vīru, nevaru tā komunicēt kā ar klientiem, kas jau ir biznesa klienti. Jā, redz, kur es tev tūlītās iedošu to tādu atgriezenisko skaitu kā uzņēmēji. Ja? Tu saki, es tikai tur ievadu, savadu rēķinus un tam līdzīgi, bet uzņēmējam, pat vismazākam uzņēmējam ir ļoti svarīgi to cilvēku iepazīt, lai es tev varu uzticēties, jo tā ir reāli mana nauda. Ja? Tā ir reāli tad kaut kas ļoti, ļoti personīgs. Es reāli otram cilvēkam atveru savu naudas smaku. Mēs jau tā nedalāmies informācijā par es nezinu, mēs jau latvieši pat nedalāmies, cik mēs kurš pelnam, vai cik mums izmaksā tur, teiksim, kurpes vai kleita, ja? Bet tad tu esi cilvēks, kuriem es atveru savu maku, savu, tā teikt, virtuvi, jo tu tad esi informēts par visu, kas ir manā kontā, kādi ir mani izdevumi, kāda ir mana bilance. Es
es teiktu, ka grāmatvedis, finansists, jebkuram cilvēkam ir tāds tuvākais cilvēks aiz, teiksim, tā uzņēmuma īpašnieka, ja? Un līdz ar to ir ļoti forši, ka tu tā mēģini arī, komunicēt un būt atsaucīgi uz komunikāciju. Jā, tīpaši tiešām pareizi saka arī tādos finanšu jautājumos, ja, kas ir tāda sensitīva tēma patiesībā, un ir svarīgi, lai tas cilvēks ir uzticams. Un es pati esmu arī ļoti daudz pie dažādiem speciālistiem bijusi, un es zinu, cik tā, vismaz man grūti veidojās tā komunikācija, pat ir dažādas lietas, ko es vienkārši nesaprotu. Man liekas, cilvēks runā ne manā valodā, ja, un tāpēc runāt par tādām sarežģītām lietām vienkāršā cilvēkam parastajam saprotamā valodā, ja, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Bet es gribēju pajautāt, pirms tam, tātad tu teici, tu nonāci līdz brīdim, kad tagad tu iesi studēt, vīrs šokā, jā, tur grāmatvedība un tā. Kas bija pirms tam? Ko tu darīji pirms tam? Pirms tam es izmācījos par tērpstilu speciālistu, par šuvējs, tā skaistā skan, tērpstilu speciālists, bet es nestrādāju, es nogāju praksē, bet papildus es strādāju uzņēmumā, ēdināšanas uzņēmumā un cepu picas. Tātad tu cepi picas, tad tev piedzima bērns, 3 mēneši apmēram, tu sāki saprast, tu būsi grāmatvedis. Es vienkārši sēžu divānā ar zīdaini un saprotu, es taču nevaru visu laiku cept picas. Kas tas par darbu? Tas taču nav ne prestižs, nekas, ir kaut kāda jāmeklē kaut kādas iespējas. Tad sanāk, ka bērns tev bija pagrieziena punkts, lai tu saprastu, ka tā kaut kas dzīvē ir jāmaina, ka tu gribi kaut ko vairāk. Jā, protams, jā. Es nāku pat no 10 bērnu ģimenes, tāpēc es zinu, ko tas nozīmē darbs, un es sapratu, ka tas būs smags darbs, bet es zināju, uz ko es eju, kur es esmu tagad. Tas bija mans mērķis. Tad, principā, šobrīd jāsaka, ka tu piedzīvo to par to, ko tu kādreiz sapņoji un ko tu gribēji. Jā, es tikko esmu iegādājusies savas telpas, savas ofisa telpas. Tas bija mans pirmais mērķis. Kopš nodibināju uzņēmumu, es vīram teicu, ka es nopelnīšu uz savām telpām. Tev ir savs birojs, darbs, uz kuru tu no mājām dodies strādāt. Tev ir svarīgi. Man tas ļoti svarīgi ir mājās. Es varu izdarīt kaut kādas elementāras lietas, bet es darbā esmu radījusi sev un darba kolēģiem tādu auru, kad visi vēlās nākt. Tad tev ir uzņēmums savs un arī darbinieki. Cik tev ir darbinieki? 2. Jūs esat tāda maza, stipra komanda. Jā. Un tātad tev ir viens bērns, tu sāc mācīties, un pēc cik ilga laika ir otrs bērniņš? Pēc 5 gadiem. Tad, tu kaut ko mainīji ar otro bērnu? Sajūti kaut kāds izaicinājums? Otrs bērns pats izauga. Otram bērnam netika varbūt tik daudz pielikta tā pievienotā vērtība, kā varbūt pirmajam, jo pirmajam tu gribi to un to un to, un otrajam jau tu tā kā mazākas tās prasības. Ja? Jo es teikšu, es kā mamma, esmu ļoti stingra, es esmu par disciplīnu, par izpildītiem uzdevumiem, ja ir jāmācās, ir jāiet pulciņos, jebkur no 2 gadu vecuma obligāti jātīstās tam bērnam, jādod iespēja. Ja, kā citas mammas saka, es gribu, lai viņš izbauda bērnību. Labi, viņš izbaudīs bērnību. Kas viņš tālāk būs? Viņam nebūs nekāda disciplīna. Viņš būs, kā lielākoties, es tagad redzu, ja jaunieši, tas ir, prātam, cik viegli vai grūti tu atrodi to pulciņu un to veidu, kur tātad bērnam iet. Tātad tev ir apņēmība, tu esi no mamām, kuras saka, bērnam ir jāiet pulciņā, viņam ir jātīstās. Un tu satausti, tu tā kā sajūti, un ja neaiziet, vai jūs mainat? Es sajūtu, es aptuveni skatos, kas viņai padodās, kas tas, bet netiek mainīts, jāaiziet līdz galam. Un man meita spēlē vecākā violi, un viņa, protams, grib jau pamest, ja? Cik jau gadi pagājuši, bet tas nav opcija. Viņa saka, māma, es zinu, ka tā nav opcija. Es saku, te jau tu ar visu to darīsi dzīvē, visu tik pametīs. Par mūzikas skolu man pašai ļoti stingrs viedoklis ir, jo arī maniem bērniem nav paveicies ar mammu, jo arī maniem bērniem ir jāiet mūzikas skolā, un tad es parasti arī citām mamām saku sakojošo, tad viens dēls man jau ir pabeidzis mūzikas skolu, otrs pabeigs nākamajā gadā. Kad es neesmu redzējis nevienu bērnu, kurš ir sajūsmā par to, kad ir jāiet uz mūzikas skolu. Ja? Tas ir grūti.
sevišķi, kad ir jāmācās un neiet un jāspēlē, nevienam nepatīk. Bet es neesmu redzējis nevienu bērnu, kurš ir pabeidzis mūzikas skolu un nožēlo un saka, cik slikti, kad es esmu pabeidzis. Tad, kad tu pabeidz, tad visi saka, cik labi, kad es tomēr, cik forši, ka es tomēr pabeidzu, jo tu dabūni to gandarījumu sajūtu, tu dabūni arī no apkārtējiem to tādu atzinumu, vau, tu esi pabeidzis mūzikas skolu. Bet, protams, ka tajā procesā es neesmu redzējis nevienu bērnu. Protams, ir tie uzplaiksnījumi, tad, kad iemācās spēlēt un padodās vai noliek ieskait, bet tas process pats par sevi nav nekas ārkārtīgi teiksim, tāds priecīgs priekš bērna, jo tas laupa satikšanos ar draugiem, tas laupa kaut kādu brīvo laiku, tādu bezrūpību, jo mūzikas skola patiešām ir disciplīna. Protams, ka mēs nekad nedrīkstam aiziet galējībās, jo ir bērni, kas ir ļoti liela pretestība. Bet tu esi mamma, kas tātad ir par disciplīnu, un arī to, ka tos bērnus ir mazliet jādisciplinē, ir jāpieliek tā roka, lai tomēr tā disciplīna būtu. Jā, lai kaut ko dzīvē sasniegtu, vienmēr disciplīna. Ja es nebūtu tur, kur es esmu tagad, ja man nebūtu disciplīna, cik man reizes nav gājis tā, ka es negribu iet ne uz darbu, es negribu, jo man ir vīrs, kas mani var nodrošināt. Viņam nepatīk, ka es tik daudz strādāju. Jā, un tā kā vispār tur viņš saka, tu vari nestrādāt. Tu vari nestrādāt, es tevi uzturēšu. Es pamanīju vēl vienu punktu, tad, kad tev bija tas mazais bērns un tu izlēmi mācīties, tad vīrs, te nav labi vai slikti, vienkārši ir tāda dzīves situācija. Vīrs bija tas, kas tevi mazliet pat demotivēja, ja mēs tā godīgi un atklāti runājam, demotivēja, ko tu tagad iesi, ko tu darīsi. Kur tu atradi sevī to spēku? Es, kad iestājos augstskolā, man arī mamma teica, viņa saka, tā būs izmesta nauda. Tu tāpat ej un cep savas picas, jo tas tev padodās. Un redzi, bieži cilvēki ar to sastopās, ka tad tu uzsāc kaut ko jaunu, tu pieņem to lēmumu, it kā priekš sevis un par sevi, tu sajūti sevī to, ka tu gribētu to darīt, un tu esi gatava iet un motivēta. Un tāpat laikā sastopies arī ar grūtībām, ir īpaši pirmajos posmos vēl jo vairāk, Bet nav īsti tas atbalsts. Tajā brīdī nav tas atbalsts. Vīrs saka, kur tu skriesi, sēdi, reku divānā, tev viss ir. Mamma saka, arī tur picas. Tomēr, kā tas ir ierastais variants, principā, ko tu visu laiku darīji. Kā tev ir darbiņš? Tev ir darbiņš, Liek izmesta nauda augstskolē. Tad viena lieta, ka mēs lietas darām ar tuvo ģimenes cilvēku atbalstu, un otra ir situācija, ka mēs darām lietas bez šī atbalsta. Jo neba jau tevī bija pilnīgi pārliecība, ka man izdosies un tā tiešām būs joma, bija. Protams. Es eju un nejauti, ja man kāds cits, man vienalga. Es iešu, man piemēram vīrs saka, kādas telpas tu nopirksi, ko tur ņemies, Es saku, es tev neko prasu. No kurienes tev ir tāds spīts, tāpēc, ka tu uzaugi 10 bērnu ģimenē? Es nezinu, es vienmēr es arī mācībās, ne vidusskolā, ne augstskolā man neviens kavējums nebija, nekad. Es eju, es zinu, ko es gribu, es zinu, kur es gribu būt, kad man būs 50 gadi, es zinu, kam man ir jāpieder, lai es varētu 50 gados aiziet pensijā. Viss. Ar to arī visi pateica. Bet tad, principā, sanāk, ka tev vienmēr tas raksturs tāds arī ir bijis. Ja tu saki, arī skolā jau nebija kavējumi, un arī tagad tas vārds, ko tu saki, atkārtot disciplīna, tad, principā, vienmēr to es tādu bijis. Man daudzi prasa, kas man vecāki nav neiemācījuši, nerādījuši, kad nevar kavēt vai kaut ko sarājuši par to. Nē, es jau no 1. klases, kad es aizgāju, man mamma nemācīja neko. Es pati atnācu mājās, pati mācījos, gāju uz pēc nodarbībām, ja nesapratu pie skolotājām, uz pagarinātām grupām, prasīju pati. Bet kas tajā laikā tevi motivēja? Jebkurā gadījumā iekšēji, ja tu tā iedzinies un paklausies sevi, ir kaut kāds tas dzinējs spēks, kurš saka, ka tev tas ir jādara. Tā motivācija, viņa kaut kur rodās. Es dzīvošu labāk nekā citi. Un redz, es tieši gribēju teikt, ka bieži vien tātad bērns paņem to piemēru no vecākiem vai kāds klasiski notiek, vai es dzīvošu tā, kā mani vecāki, vai es nekad nedzīvošu, kā mani vecāki. Attiecīgi vai par, vai pret kaut kādā brīdī nostājās. Tad kāds bija tavā gadījumā? Tu tātad saprati, ka tu negribi dzīvot tā, kā tas ir bijis. Jā, ka es gribu labāk dzīvot, protams. Jā, tu gribi dzīvot labākā vidē, nekā tev bija bērnībā. Tu saviem bērniem gribi labāku vidu, nekā tev bija bērnībā. It kā mums nekas netrūka. Mums pat bija jaunākie telefoni, kaut mēs bijām 10 bērnu
ģimene. Mums mamma visi drēbes sezonās nodrošināja. Katru sezonu jaunas vēl tur nekā netrūka, bet tas varbūt tā atzinība no mammas, ja? Ka tā kā es varbūt arī, savā mērā, jā, es centos arī bērnībā, tur pulciņos gāju, tur skolā, lai mamma atnāk un paskatās, un viņa nevienu reizi nenāca un neskatījās, kā es to daru. Tad sanāk, ka tas, kas tev trūka, tā ir tā atzinība, tā tad apstiprinājums. Uzmanība no vecākiem. Jā, tā kā no mammas, jo mamma visu laiku saka, tev nesanāks. Ko tu ej? Tev nesanāks. Un tev tieši tas spīts ieslēdzās, kur tu gribi pierādīt, ka tā tad es varu to izdarīt. Tagad viņa saka, ka man sanāks. Tagad viņa saka, ka sanāks. Okay. Ko tagad saka vīrs? Arī viņš saka, es atzinu, ka tu vispār, kad nodibināji savu, viņš saka, es tev neticēju. Man arī daudz draugi saka, ka domāju, pākstīsies un tad jau aizies strādāt kaut kur, ja? Un tagad pavisam citu dziesmu dzied. Ja? Vai nav tā, ka tagad, kad tev ir šis savs uzņēmums un tu esi sasnieguši šos savus mērķus, arī cilvēki, kas tev ir apkārt, mainās? Jā, protams. Kopš es sāku vispār pati biznesā iet, ne jau būt darba ņēmēja, bet darba devēja, man ļoti daudz cilvēku nomainījās. Tevis motivējošāki? 80% es pati nomainīju cilvēkus, jo piekdienas vakarā dzert nav tā kā pa ceļam. Un, ja tev tādi apkārt ir, tev nav uz rokas pirkstiem mani saskaitāmi, kas man ir tiešām tuvi draugi. Kā mēs zinām, ja tu gribi kaut ko izmainīt savā dzīvē un darīt to tā kardināli, tad principā nomainās viss, tev nomainās dzīvesveids, tas, ko tu izvēles, tas, ko tu ieliec sevī, tad arī informācija, ko tu ieliec sevī, tu aizgāji izglītoties, tu aizgāji mācīties, nomainās vide, nomainās draugi, citi cilvēki, tātad tas viss nomainās, un tikai tā patiesībā var iet priekš, un tur ir jābūt diezgan drastiskam, nežēlīgam patiesībā, un tas, ko tu saki, arī pret bērniem, to esi stingra mamma, to es tāda, tā kā stingra. Un tas arī parāda gan pret sevi, gan pret bērniem. Tas arī parāda to. Jā, bet es esmu stingra, bet es atalgoju viņus. Tā kā savā veidā varbūt es izpērku par to, ka es neesmu 24/7 mamma. Atalgo finansiāli, tu domā? Jā, lielākai meitai jau tagad nekas cits neinteresēja, kā finansiāli atalgot. Un, kad grib kaut kādas lietas, grib ceļojumos aizbraukt, un tā ir tā kā par to, kad viņi cenšas, jaunākā meita iet tenisā, ja ir labi sasniegumi, tad mēs varam aizbraukt ceļojumos, tur, kur jūs vēlaties, izvēlamies, un tad mēs esam gatavi jūs aizvest tur, kur jūs vēlaties, kur ir jūsu sapņu zeme. Mēs ar vīru tā vienmēr atalgojam. Tā, kad, ja tu izdari savu darbiņu, kas tev ir jādara, labi jāmācās, visos sporta nodarbībās, kur tu ej ārpusē, tev ir jābūt 1., 2., 3., nezemākam. Ja tu to izpildi, tad tu arī saņem to, ko tu vēlies. Ja viņi kļūdās un viņiem neizdodas, vai tev ir viegli vai grūti pieņemt tādas viņu kaut kādas neveiksmes un neizdošanās? Nē, man ir tā, kad man atnāk jaunākā meita, kas spēlē tenisu, viņa saka, māma, man nesanāca, un viņa raud un tā. Es viņai saku, tā ir, tu nokritīsi, tu nokrīti, un tu raudi, tev nesanāk. Man arī daudz kas nesanāca no sākuma. Tu vari viegli pieņemt arī viņu neveiksmes un neizdošanos. Es saku, tikai celies un ej uz priekšu, tev rītā sanāks. Ja tev šodien nesanāca, labi, tev rīt nesanāks, tev parīt sanāks, pēc mēneša sanāks, bet ja tu darīsi disciplinēti, tev sanāks. Kā mamma. Tu esi mamma 2 bērniem. Kurā brīdī tev liekas, ka tu piedzimi kā mamma, kurā tev parādījās šī loma mamma, vai arī tur tu pirms tam zināji skaidri, es būšu tāda mamma? Nē, es vēl tagad skatos, es nesaprotu, vai es esmu mamma. Jā, man liekas, ka man 2 bērni. Bet, principā, tu esi tāda sieviete ļoti, ļoti biznesā. Tu tiešām pateici, ka tu izvēlējies to savu ceļu, tu uzliki savus mērķus, saprati, ka tu dzīvē gribi vairāk, un tas paņem ļoti daudz tavas uzmanības. Un tāpat laikā tu saki, ka tev uzmanības pietrūka. Kā tev liekas, kā ir taviem bērniem? Es ļoti vakaros pie katras meitenes ieju istabā, vienmēr 10 minūtes aprunājos, pasaku, ka es viņus ļoti mīlu, un kā gāja pa dienu, katru vakaru es ieju, pasaku to.
Tad tur arī tu sevi disciplinē, neskatoties uz to, ka tu šo mammas lomu tā sevī ļoti neizjūti, ja, tu tomēr sevi disciplinē ar šiem te nosacītiem tādiem mammas pienākumiem. Un šī varbūt ir tāda atziņa arī mūsu klausītājām, kad ir ļoti daudz sievietes, kuras jūtās kā mammas, un ir daudz sievietes, kurām ir grūti ar šo mammas lomu. Tas nozīmē, ka tu esi tas piemērs, ka pat ja jums ir grūti ar mammas lomu, ja, tas nenozīmē, ka jūs nevarat būt laba mamma, jūs tāpat esat laba mamma. Jā, es piekrītu, jā. Un tas stāsts patiesībā šeit veidojas par to, ka tā ir tāda savā ziņā tā kā savu pienākumu izpildīšana, arī tāda disciplīna. Tāpat kā disciplīna no rīta celties, iet uz darbu, ja? Tur no rīta celties, sataisīt brokas, tur savākties, sagatavoties. Ja? Tāpat arī vakarā atnāk mājās un izpildīt savu mammas pienākumu, attiecīgi veltīt tās 10 minūtes bērnam. Ja? Nu, ka tas vienkārši ir jāizdara. Arī tā ir disciplīna, kas ir ietrenēta un kas ir izveidota, kas principā jau veido tādus kā ģimenes rituālus. Bet es tomēr paprocēšu tevi. Tagad tie bērni ir paauguši, bet kad viņi bija maziņi, tad tu esi cilvēks ar lielu disciplīnas sajūtu, tev ir darbs, tu esi nodibinājis savu uzņēmumu, un tie bērni slimo, un tas tev sit ārā tavu ikdienas ritmu. Kā tu tiki galā? Kā es tiku galā, man bija auklīte. Tad arī tur tu atradi ļoti racionālu risinājumu. Mani bērni slimos, es no tā neizvairīšos, es paņemšu auklīti. Jā, protams, jā. Un tā tu tiki galā. Jaunākai man nebija tik izteikts, vai vecākai, bet jaunākai man jau no 3 mēnešiem bija auklīte, kas 2 reizes nedēļā arī ņēma, kaut arī neslimoja. Ja es atslaucu pienu, viņa ņēma, lai es varētu atgūties. Es varētu tā kā atkal ievilkt elpu, to uz nakti, viņa uz nakti ņēma. Un līdz ar to, kā citas mātes varbūt man nosodīt, ja, ka tā kā nevar, bet man nebija ne mamma, ne tētis, kas tā kā varētu to darīt. Līdz ar to mums bija ļoti laba saskarsme ar to auklīti, un viss bija kārtībā, un viņa viss tā kā ideāli, jā, un tā kā man vīrs pašā sākumā vīrs teica, ka Dievs, kā tu atstāsi, kā tas ir? Es saku, es arī gribu atpūsties, tā kā tu guli. Man arī vajag savu tā kā elpu, savas domas, lai es būtu, tad, kad viņa man atveda, es esmu labāka mamma. Es neesmu nogurusi mamma. Ja, tur citas domā, ka 24/7 jābūt, es te gan tā neuzskatu. Tu nevari būt tāpat arī kā mēs ar bērniem, ar vīru. Mēs ļoti daudz ar vīru strādājam, vīram arī savus uzņēmums. Ja? Mēs ļoti, nepavadam tik daudz laika ar bērniem, kā varbūt citas tā kā ģimenes, ja? Bet, kad mēs pavadam, mēs kvalitatīvi, ja? Pavadam, man liekas, kvalitāte, nevis kvantitāte ir svarīgākā. Jā, bet šeit nav stāsts par to labi, slikti, ja? Tu arī teici, ja daudzas mammas man nosodīs un tam līdzīgi, bet katram un katrai mums ir savs ceļš. Un tas mums ir jāapzinās. Tad tu esi cilvēks, kas ļoti skaidri apzinājās savas vajadzības. Piemēram, es varu teikt, man dzīvē nav bijušas tādas vajadzības, man ļoti gribējās un man patikās būt mammai. Man tātad viss bija labi, tā kā bija labi. Tu sajūti, ka tev ir tavas vajadzības dzīvot šādi. Un, manuprāt, šī ir tāda galvenā atziņa visām sievietēm paņemt to, ka mēs varam būt tādas, kādas mēs gribam būt. Ja? Jo nav scenāriju, nav programmas, nav priekšstati, kādai mammai ir jābūt vai nav jābūt. Cik mēnešos pirmo auklīti, cik mēnešos pirmo bērnu dārzu un tam līdzīgi. Mans bērns aizgāja uz bērndārzu gada vecumā, tavs bērns aiziet uz bērndārzu 3 gadu vecumā, un abi scenāriji ir labi. Jo viņi ir labi priekš tās konkrētās mammas un konkrētās ģimenes. Tā, atkal tevi paprovocējot, kur tu netiki galā, jo tu esi cilvēks, kas disciplinēti savu dzīvi sakārto un pēkšņi, tam bērnam neiet skolā, nav kontakts ar skolu. Es tagad tā banalizēju, bet ir kaut kāda saslimšana, kur mēs netiekam galā. Ir kādi krīzes brīži, kuros tu neesi varējis tikt galā? Man nav tāda brīža bijuši. Ka viss ir tā kā bijis. Nē, vienu laiku nevarēju pieņemt ar pirmo bērnu, jo man patika kārtība un ar bērniem tā kā man bija ļoti grūti pieņemt to, kad viss būs, jo kāpēc tev kārtot, būs laimīgi arī mētājās tas mans. Man ļoti grūti tas bija pieņemts. Es vienmēr cēlos, kaut kas bija nogurus, es tīrīju visu. Man vīrs saka, ko tu negulēji? Es saku, nē, man vajag visu satīrīt. Ja? Un man tas bija ļoti, ļoti grūti. Ar otro es sapratu,
Viss kārtībā. Tad šeit notika tava izaugsme. Jā. Tomēr ar to otro bērnu Jā. notika tava izaugsme, kad tu saprati, ka šīs lietas var arī nebūt perfektas, jo tam mūsu dzīves kvalitātē nav nozīmes. Ka netīrība nekur neaizbēgs. Jā, tad redzi, tad šeit ir piemērs, kā tu tomēr izaugi caur tiem bērniem kaut kur tādā savā izaugsmē. Bet kas ir tas, kā tu atpūties? Jo, principā, daudz izskan tā kā pienākumi, tas jādara, tas jāpaspēj disciplīna. Kas ir tas, kā tu atpūties, pastāsti? Es atpūšos reizi gadā uz 2 nedēļām ar vīru braucam uz 3 valstīm. Ceļojumā tikai 2. Un tā ir mana gada atpūta, kuras atpūšos. Es, kad braucu ceļojumā bērniem, tā nav atpūta, tas ir darbs. Jo tev ir jāpiepilda viņa vajadzības, viņa vēlmes, viņa skatījums. Tev jāiet tur, kur viņiem tā kā gribētos, ja ne kur tu vēlies. Un līdz ar to reizi gadā 2 nedēļas, tad mēs atļaujamies, un tur es atpūšos. Tā pa pilnu. Kas ir bijis tavs skaistākais, tāds pēdējo gadu ceļojums, ko tu vari tā atcerēties un ieteikt? Pirms 5 gadi mēs bijām Balī. Es ļoti gribēju atgriezties tur. Mēs bijām Taizemēs vēl tur, bet nē, man vīrs saka, kas tev tur patikās? Man likās, ka tur pilnībā savādāk cilvēki, savādāk nekā Taizemē, it kā arī labi vēl tur, kas tur, bet tieši Balī, tās salas, vistas, tas man ir tā, es saku, es vēl pēc 5 gadu tur atgriezīšos. Ieteikums braukt uz Balī. Starp citu, šis ir galamērķis arī manā tādā vēlmju listē. Ja man prasa, kur aizbraukt, tā ir mana top vieta. Redz, tomēr ir kaut viena lieta tevī, kur mēs tevi tomēr paķērām, kur tavi lēmumi balstās uz sajūtām, ne tikai uz to racionālo lēmumiem, bet uz sajūtām. Ja? Vīrs prasa, kas tad tur tāds, bet tu sajūties labi. Jā, ļoti. Kas vēl ir svarīgi, lai tu kā cilvēks, kā uzņēmēja, kā sieviete ikdienā sajustos labi? Kas ir tavas lietas? Manas lietas ir, ka mans vīrs man novērtē, viņš ir iemācījies. Ja? Mēs esam 15 gadus kopā, tas gadu gaitā iet. Ja? Grūtāk sākumā. Un tagad ir pavisam savādāk. Ja, jo man viss saka, kā tev tā? Bet tas ir darbs. Mēs esam ieguldījuši. Tur savu disciplīnu, es mainījusi arī savu vīru. Jā, protams. Jā. Brīnišķīgs ieteikums visām sievietēm. Ja gribat mainīt savu vīru, vienkārši disciplinēti mainiet viņu. Nē, arī ieteikums sievietēm nenolaist sevi. Ja? Ka citas dzīvo kopā un domāja, man taču ir vīrs. Ja? Ja tu kādu brīdi nolaidīsi sevi, viņš sāk skatīties uz citām. Būsim reāli. Bet tu disciplinēti viņā ieliki šīs vērtības. Hei, man ir svarīgi, ka tu mani redzi, ka tu mani novērtē. Man tas ir svarīgi. Protams, jā. Viņš to zina. Viņš tagad ir iemācījies, viņam ļoti labi padodas. Tu māki arī paslavēt? Protams, jā, es savam vīram Ford Rangeru uzdāvināju. Tā es arī paslavēju. Brīnišķīga sieva. Tu uzdāvināji vajadzību, kas ir vīriešu vajadzība. Droši vien, kad tā nav tava vajadzība, bet tu māki. Tas bija viņa sapnis, un es gāju un piepildīju. Tu tātad māki saklausīt gan savas vajadzības, gan saredzēt arī citu vajadzības. Manuprāt, tā ir ļoti, ļoti liela vērtība zināt ne tikai savas vajadzības, bet arī otra cilvēka vajadzības. Visticamāk, gan jau, ka tev šķita apmēram, es taču varēju kaut ko citu, vai ne? Manuprāt, nē. Bet tu nedomāji par to? Nē, protams, nē. Jo viņš ir nopelnījis. Man liekas tāpat arī pa bērniem. Ja viņi izdara savu darbu, viņi ir nopelnījuši. Un visus šos 15 gadus mani ciest, es neesmu nekāda tā kā balta pūka, ja? Tā kā visus šos gadus ciest, kad viņš ir nopelnījis ar savu smago darbu, būt gan priekos, gan bēdās, ja? Ir visādi gājis, ja? Pa kalniem, pa lejām, ir bijis tā, ka uz šķiršanās robežas, ja? Bet mēs neizmetam lietas, mēs salabojam viņas. Kā jūs pārvarējāt šīs krīzes? Neizšķirties, bet palikt kopā? Mums ir tāds teiciens, ka mēs nekad nešķiramies. Jūs vienkārši disciplinēti esat pieņēmuši lēmumu, mēs nešķiramies. Jā, mums nav tāda opcija, nav. Mēs risinām šo lietu. Tā kā runājam viens ar otru, kas ir, kāpēc,
kāpēc tā notiek. Protams, gadi iet, tu notralinies, un tā tas ir tā kā normāli, ja? Un tev zūd interese varbūt, pasies, jo man ir ļoti daudz klienti vīrieši tieši, ja? Un vīram tas ļoti nepatīk. Vīrieši nes dāvanas. Finansistam, grāmatvedim, protams. Protams, nu jā. Tā kā, ja varbūt ne tādas dāvanas, ja, liekas, ka varbūt tā kā uzmanības dāvanas, ja, tur lielākas dāvanas, ja, ko tu varbūt nenestu grāmatvedim, ja, bet vīrs to ir pieņēmis. Es viņam saku, ja kaut kas mainīsies, es tev pateikšu, ja, ka tā kā nav ko baidīties, tā kā, nu, tevi vēl neviens nebūs pārspējis. Un tad taviem bērniem ir cik, pamēģina vēlreiz man 13 un 8. 13 un 8. Tad 13 gadniekam sākās pusauģu vecums, tāds kārtīgs pusauģu vecums. Vai arī ar to tu tiec veiksmīgi galā? Un kā? Nu, ir, kad viņa tā kā daudz, viņa tā, māma, es taču visu zinu, tu jau man taču visu laiku klādzini pa visādām tādām, nu, varbūt, ka viņi iziet ārā draugiem, es ļoti tā kā runāju arī par to drošību, nu, kas tagad tā kā, ja ir tas, es saku, ja tev pienāk tur klāt, tur vēl tur, nu, man tas ir svarīgi, ja, un es saku, ja tu man neatbildi, tev man uzreiz jāatzvana, ja, tur visādas tādas lietas, ja, viņi tā, tu taču redzi man location, ja. Es saku, bet es negribu visu laiku iet un skatīties, kur tu esi. Nu, tā kā, ja tu, piemēram, izēji, tu man paziņo kā pieaudzis cilvēks, tu darīsi to un to. Viss. Un nav nekāda tā kā, nav nekāda bet emocionālie izvirdumi, drāmas, netikšana pašam ar sevi galā. Kā tu kā disciplinēts cilvēks vari pieņemt, kad tagad tavs bērns visticamāk nav tas disciplinētākais cilvēks, jo viņa pati netiek galā? Man ļoti ir disciplinēta. Ļoti. Nu, tad varbūt būs izaicinājumi ar otro bērnu, vai ne? Jā. Nu, jācer, ka nē. Jācer, ka nē. Ne jau vienmēr visi tie pusauģi ir tādi, ja? Ir pusauģi, kas ir pilnīgi okei. Nu, viņi ir komfortabli ar to, kādi viņi ir. Viņiem tās emocijas neiet pa gaisu. Ne visiem tas tā ir. Ja? Arī tur iespējams ir sava disciplīna, savas kaut kādas robežas, ko viņš var atļauties, ko viņš nevar atļauties. Arī tomēr, ja? Bērni to jūt. Nu, jā, protams, ar katru bērnu varbūt savādāk. Jā, savādāk. Par to mēs parunāsim pēc kāda laika. Jā, bet nevienmēr tas tā ir noteikti. Tev svarīgākais sanāk ir drošība un zināt, kur viņa atrodas un ka viss ir kārtībā. Es viņai uzticos, ja? Nu, man nekad nav bijis piemēram kaut kāds telefona ierobežojumi. Vēl tur es viņai uzticos jau no pirmās dienas, kad viņai 2. klasē bija telefons, es arī apsēdos un runāju. Es saku, es gribu tev uzticēties, es negribu tev skatīties tur, vēl tur es saku, kā mammas tur dara bloķē, vēl tur es saku, mēs esam pieauguši cilvēki, mēs varam runāt un es tev uzticos. Vai bērni visas tavas idejas un vēlmes vienmēr ir paņēmuši pretim par pulciņiem, par skolām, par, nu jā, mūzikas skolu iesākam ir jāpabeidz, bet, piemēram, nezinu, sportus pamainīt vai vēl kaut kas, vai vienmēr arī tas, ko tu esi izdomājusi savā šajā racionālajā prātā, ir bijis viņiem ērts un pieņemams? Bet kā meita vecākā, jā, nu viņa tā kā dziedā, tur arī uz privātajām nodarbībām iet dejot. Viņa pati tā kā izvēlās, bet nu, tā mūzikas skola tad tur jāpabeidz, ja tur nav. Viņa kādreiz arī Dzeguzānos dziedāja, tad tā kā viņa palika un tiem koncertiem, viņa teica, ka viņa nevēlās vairs. Nu, viņa tā kā tika lielajā grupā un viņa teica, ka viņa tā kā nevēlās braukāt, tur arī ļoti daudz skola. Nu, tā kā vajag kavēt. Un līdz ar to mēs izlēmām, ka labāk nē. Nu, tā kā es esmu par skolu. Es esmu par labām sekmēm, jo es gribu, lai viņi nemācās vidusskolu Latvijā, bet mācās kaut kur ārpus Latvijas noteikti. Tātad tev ir arī jau uzreiz šis te, kā teikt, priekšstats par to, ko bērni darīs tālāk. Bet lielā meita ļoti grib. Viņa ir par. Viņa saka, ja būs iespējas apskatīt skolas, viņa saka, viņa ir par. Viņai ļoti labi padodas angļu valoda, ja viņa labāk runā nekā latviski. Tāpēc viņai vispār tā kā valoda, vispār barjeras vispār nav. Līdz ar to viņi saprot, ka tur būs iespējas. Es arī laižu piemēram tādā tenisā vēl, jo tur apgrozās cita sabiedrība. Kur tu bērnu ieliec? Ok, labi, tas ir dārgs pasākums vēl tur. Jā, tu ieguldi savas finanses, jā, tāpat arī to dziedāt, Dzeguzānos, tur arī dārgs pasākums, bet tur arī savādākā sabiedrība apgrozās, viss nekā tur bezmaksas pulciņi. Jūs kā racionāla ģimene, visi kopā, kā racionāla komanda, arī racionāli pieņemiet lēmumus, un tas dar visiem. Jā, jā. Neviens. Protams, ir kaut kādi lūzuma punkti, kad grib visu pamest. Bērni visu grib pamest, tas ir skaidrs. Bet viņi zina manu nostāju, viņi saka, labi, māma, labi, rītā būs labāk.
Labi, bet kā tu viņus noturi tajā brīdī? Attiecīgi, tev atnāk bērns mājās, viss viņš negrib vairs iet, viņš neies, šī bija pēdējā reize, kā mēs zinām, tur arī mēdz būt dažādas emocijas. Kas notiek tajā brīdī? Kāda ir tā saruna? Par savu pieredzi, vīrs dalās ar savu, kā sāka, ka mums nekā nebija, kā mēs to dabūjām, tikai ar disciplīnu, un ja tev šoreiz nesanāca, un tu negribi neko, ko tad mēs dzīvē visu varam negribēt, bet ir kaut kas jāizdara, ir līdz kaut kādam galam jānonāk, tev jau nevajag būt, nezinu, tur tagad tenisa zvaigznē, ja? Bet tev jānoiet to tur, varbūt tev sanāks. Tā kā mēs jau to nezinām. Ja jau tu netrenēsies un neiesi sistemātiski, nevienam nesanāk. Tātad tev tomēr ir vairāk par disciplīnu, par nodarbošanos, nevis par tām zelta medaļām, jo mums bija, kāpēc es to jautāju, mums bija iepriekšējā podkāstā arī saruna ar treneri, 4 dēlu māti, kura arī ir olimpiešu mamma, ja, un kura vienmēr ir teikusi, ka uztveriet jebkuras bērnu sacensības par svētkiem. Pat ja viņi iegūst 15. vietu vai 25. Tad tev ir svarīgi, ka viņi nodarbojas, ka viņi ir nodarbināti, nevis, ka viņi ir pasaules čempioni. Nevis sēž telefonos visu dienu. Tāpēc ir jābūt arī tai ārpus nodarbībai, kaut kam. Tev reizi 3 nedēļā 3 reizes, ja es uzskatu, lai tu nesēdētu. Bet viņš var nebūt arī čempions. Tur nav tā, mēs esam ieguldījuši līdzekļus, laikus. Nē. Es tieši to pašu domāju, tāpatās kā sportā patiesībā, ja? Visur tev katru dienu ir jāiet uz treniņu, ja tu gribi iet uz tiem rezultātiem. Ja? Tev nav jābūt pirmajam, bet tev ir jāpiedalās tajā sacīkstē. Tu nevari sēdēt malā, principā, un būt tāds vērotājs, jo tad tu vispār nepie kā nenonāc sanāk. Tieši tā, un varbūt tā iziet un sanāk. Ja? Varbūt tiešām šitas ir, bet tā, ka tur pirmie tagad, un tagad es tur raudāšu, ka viņi tur 3. ir vai 10. Tu vienmēr priecājies par saviem bērnu sasniegumiem, vienalga kāda viņi būtu. Jā, mana vecākā meita vienmēr piedalās arī dziedāšanas festivālos, kur Latvijā starptautiskajos arī viņi iegūst 1. vietas, un vienreiz viņi ieguva 3. vietu. Viņa tā pārdzīvoja. Un es viņai apsēžu, es saku, kā? Es saku, 3. vieta jau arī laba vieta. Nē, tā nav 1, tu nesaproti. Jā, tā kā tas, es saku, kā? Es saku, tā taču arī godpilnā 3. vieta. Es saku, nevajag jau visur būt 1. Ja? Viņai ir ļoti svarīgi, ja? Tāpēc viņa mācās uz 9, 10, ja viņai nav piemēram kaut kāds 8, viņa iet pārlikt. Ja? Tad tu esi mamma, kas iedod atbalstu arī tad, kad nav tā, kā tas pats bērns ir iedomājies. Protams, ja kaut kas notiek, es arī savam vīram, ja biznesā kaut kas nogrimst, es viņam sēžu, es saku, sēdi, parunāsim. Tad mēs parunājam, viņš saka, palika vieglāk. Es saku, tāpat ir jāceļās no tās bedres un jāiet tālāk. Nekas jau labāks nebūs. Kas ir tavi sapņi, ko tu vēl gribētu piepildīt dzīvē? Lai man pieder nekustamā īpašuma ārpus Latvijas. Vai noskatīt jau valsts? Noteikti būs Spānija. Dubajā mums pietrūka šitik. Un mana saprāta balss teica, šoreiz nebūs. Mēs bijām ar vīru aizceļojuši uz Dubaju, un mums pietrūka šitik, lai mums būtu tur īpašums. Bet šobrīd tu saki, ka labi, ka tā, ka pietrūk. Jā, protams, jo tas tā kā viss tā salikās. Es teicu, mēs aizbrauksim mājās. Ja, jo viņi, kas tirgo šos īpašumus, viņi jau gatavi, ja, tur jau saprot, ka tu vēlies, ja, un tad es saku, aizbrauksim mājās. Jo tomēr tā ir 3. valsts. Tu skaitīsi naudu, tev tur bloķēs kontus, kā jau Latvijas visa šī finansu sistēma. Es saku, bišku ir jāapdomājās. Un tagad šis viss tas notikums, un man liekas, ka tas bija tas, uz kā es uz sajūtām lielākoties arī šos nekustamos īpašumus, es saprotu, tagad nav laiks. Mums ir jāapdomājās. Es redzu, ka tevī tomēr ir šīs 2 dagnijas, ja? Ka viena ir tā racionālā, disciplinētā, kā mēs aizbraucām uz Dubaju, lai nopirktu īpašumu. Tad mums viņš ir jānopērk. Un tāpat laikā tu kā sieviete tomēr klausies arī šajā intuīcijā un šajā plūsmā. Ja neaiziet, tad nevajag. Jā, protams, tādos lielos pirkumos, kā nekustamie īpašumi, vispārējais es ļoti izsveru, ļoti katru sīkumu, jā. Tāpat arī, ka pirku savas telpas, ļoti meklēju, ļoti izsvēru. Nebija tā, tagad es ņemšu pirmās, kas pagadās, ļoti izsvēru, skatījos, vēl tur man ļoti tas ir svarīgi, jo tas ir liels pirkums. Tu iegūti lielu naudu, lielam pirkumam, ja, kas tev būs tā kā jāsadzīvo ar to. Tāpēc es, piemēram, vecos projektos es nevēlu, piemēram, pirkt nekustamo īpašumu,
tikai jaunos. Ja, jo, Bet Spānija, kurā vietā? Nu, nav vēl tā domāts, bet es noteikti gribēšu villu, nevis dzīvokli, ja? Kur ir baseini, kurus arī varu pati aizbraukt, atpūsties, ar bērni var aizbraukt, atpūsties. Ja? Nu, tas ir mums tāds, kas varētu būt. Tāds kopīgais sapnis. Jā. Bet gribēs tagad, gribēs aiziet uz to finanšu lauciņu, un parunāt vairāk par to. Es domāju, ka arī skatītājiem daudziem tas būs interesanti. Nu, iedod kaut kādus padomus, rekomendācijas, tādu savu skatījumu, vispār tādam, cilvēkam, es teiktu, parastajam, kurš gribētu sākt sakārtot savas finanses, kurš gribētu sākt iet uz saviem finansiālajiem mērķiem. Ja? Es pat teiktu vairāk, pat precizējot šo tavu jautājumu, tu noteikti strādā ar daudziem uzņēmējiem, vai ne mazākiem, lielākiem. Nu, kas ir tas, ko mēs darām nepareizi? Un pēc tam paši ejam pie tevis un sakam, ko darīt? Kas ir tas, kas apmēram atkal atnāca cilvēks, kas ir izdarījis to pašu, kā teikt, kļūdu? Kas ir tas, ko mums vajag ņemt vērā? Tas, kad tu nopelni pirmo nopelnīto naudu, nevis nopērt sev kaut kādas lietas, automašīnas, kā lielākoties notiek, ja? Bet investē uzņēmuma attīstībā. Ja tev tiešām tas uzņēmums ir svarīgs, investē, katram jau savādāk, citam ražošanas, tur kaut kādas ražošanas iekārtas vajag, ja? Citam tur, piemēram, kā man tas ir birojs, ja? Man nevajag tur nekādas ražošanas, jā, man tur ir printeri un kas tur, bet man ir savas telpas, lai man nav jānomā, ja? Jo es kopš šo gadu saskaitīju, cik es esmu izmetusi naudu vienkārši nomājot, ja? Tad man tas racionālākais bija savas uzņēmuma telpas, ja? Bet lielākoties jauni uzņēmēji, viņi tikko nopelna naudu, un viņi visu grib ātri notriekt. Ātri. Neieguldīt uzņēmuma attīstībā. Un tā ir vislielākā kļūda, jo tev ir jāsaprot, ir divu veidu tipi īstenībā. Tie, kas visu notriec, un viņiem tā ir ok, un viņi tur kaut ko sagrābsta. Un ir tādi, kas ir izauguši no 1 eiro līdz 5 miljoniem. Ja? Un viņš domā ilgtermiņā. Ir ilgtermiņa domātāji, ir gaišli grābšļi. Bet arī katram savs. Ja? Tu pielāgojies klientiem, strādā ar dažādiem, vai arī tu tomēr savu viedokli pasaki? Es pasaku, un es arī redzu, ka cilvēkam nekas nenotiek, nekas nemainās, vai nespēja nopelnīt, nespēja kaut kam sev pārkāpt pāri. Es ielienu tajā lauciņā, man pat ir cilvēki teikuši, kur tev tas nav kompetencē, tu izdari savu darbu. Un mēs ar to beidzam. Es tev par to maksāju, un mēs ar to beidzam. Ar šo uzņēmēju es arī vairs nestrādāju. Ja tu negribi ieklausīties un gribi darīt pa savam, tad mūsu attiecības Tu tomēr gribi justies, teiksim, kā daļa no cilvēka uzņēmuma, cilvēks, kas ir atbildīgs par to, kur arī tā nauda tiek investēta, tērēta vai tam līdzīgi. Un, kā teikt, nevis tikai virspusē izdarīt, bet būt arī ar savām profesionālām zināšanām iekšā tajā viņa uzņēmējdarbībā. Jā, man jau ir svarīgi, kad uzņēmums izaug. Visiem ir, kad uzņēmuma vadītājiem ir jādzīvo labāk par saviem darbiniekiem. Tāds ir, lai, ko man tur citu teiktu, ja? Kad uzņēmuma vadītājiem ir jābūt situētam, viņam ir jābūt kaut kādam kapitālam vēl, jo viņš riskē ar to. Bet ja tu vienkārši tupa riskē, lai nopirktu to automašīnu luksus klases, un tagad tu domā, ka tu esi uzņēmējs, ja tev pamatkapitāls tur vispār tur nav nekā, ja, bet tev ir glauns auto, un tu domā, ka tu esi uzņēmējs, ar tādiem es arī es ļoti ātri saprotu, un es arī atsaku. Tātad tev ir savi kritēriji arī, pēc kuriem tu izvēlies, ar ko sadarboties, un vēl kas ir tas, kas sanāk, tu neesi vienkārši grāmatvedis, kurš saskaitīs ciparus un saliks galus kopā, ja? Bet principā tu esi ieinteresēta tiešām, lai katrs no tiem uzņēmējiem arī aug, tev gribās iesaistīties tajā visā procesā un atbalstīt arī ar savu redzējumu, ar saviem padomiem un tādā veidā. Protams, man pat arī kopš man klienti ir atnākušie, mani 5 nopirkuši savus dzīvokļus, ko līdz šim nekad nebija aizdomājušies. Ja, un ka viņi sāka sadarbību ar manīm, un viņi tā, Es saku, pagaidi, tev ir 40 gadi. Es saku, tagad runāsim atklāti. Es saku, tu īrē. Kā privāta persona, tu īrē maksā kādam citam kredītu. Es saku, tev ir laba alga, tev viss. Es saku, kāpēc tu neej pakaļ kredītam? Es saku, tev būs 50 gadi, 60 gadi, tu īrēsi?
tā kā, ko to dzīvi, ko tu no tās dzīves gribi, tā kā, ja? Un tad cilvēki apdomājās, un un izdara to, un tas zvana, Dagni, es to izdarīju, ja? Un tev ir prieks arī par saviem klientiem. Man tas, kā cits saka, tikai nauda. Ja tu sāksi savu biznesu un domās tikai un vienīgi par naudu, tev nekas neizdosies. Vai tu uzskati, ka naudai ir arī enerģija? Jā, protams, viennozīmīgi. Jo mans uzskats tomēr ir tāds, ka tev vienmēr ir jābūt šiem te mērķiem, finansiāliem mērķiem, nevis sēdēt un teikt, ka es to nevaru atļauties, bet teikt, jā, es to šobrīd nevaru atļauties. Un tad, kad tev ir kaut kāds mērķis, tad tev enerģētiski atnāk arī šīs iespējas nopelnīt. Protams, jo katram uzņēmējam es mēģinu arī prasīt, kas tev ir, ko tu šogad gribi izdarīt? Kas ir tavs mērķis, ko tu gribi izdarīt savā uzņēmumā? Ja, un daudzi pat nespēja atbildēt. Es tā nedomāju, es saku, kā nedomā? Ir jābūt kaut kādam tā kā listei, ko tu gribi izdarīt. Jā, tiešām bieži vien cilvēki, viņi pat nevar nosaukt un pateikt, kas ir tas, ko viņi grib. Ja? Un man liekas, kas ir vēl, ko es esmu pamanījis ļoti svarīgi, tiešām tas ir stāsts par to disciplīnu. Tad, kad cilvēks saprot to lielāko mērķi, tad var saskaldīt mazākos un saprast, kas tev ir tas katras dienas solis, lai tu varētu nonākt līdz tam mērķim. Un tas iedod to pareizo rīcību un darbību katrai dienai. Patiesībā tas darbosies visās dzīves sfērās, ja? Bet, lai tu saprastu, uz ko fokusēties un ko darīt katru dienu, ir jābūt tam lielākajam mērķim. Noteikti mērķiem tas ir viennozīmīgi, jo man vienu brīdi es vīram prasu, kāds tev mērķis ir tālāk, ko tu tālāk, ko tu savā biznesā, ko tu tālāk darīsi. Viņš saka, esmu komfortā. Es saku, kā komfortā? Es saku, pagaidi, ir kaut kādiem mērķiem jābūt. Man jau nav tādi gigantiski mērķi kā tev, ja? Tā kā atsaka. Es saku, pagaidi. Es saku, ja tu esi ar manīm kopā, es saku, tev ir jānosāc. Es saku, tu izdomā, un kad tu izdomā, es nāc parunā manīm. Bet ir cilvēkiem tāda dzīves posma, ka viņi tiešām nevar nosaukt savus dzīves mērķus. Zinu, man pašai tā ir bijis. Es zinu, ka bieži vien cilvēki atnāk kaut kādā iestrēguma posmā, kur viņi nevar nosaukt, kur viņi nevar saprast. Un tad ir ļoti svarīgi, ka ir kāds, kas uzdod šos te jautājumus. Un varbūt uzreiz pat tā uz sitienu cilvēks nevarēs atbildēt, bet tas viņam liks aizdomāties un nodefinēt. Un tad ir daudz vieglāk saprast, ko darīt un kā darīt. Vai ir bijuši uzņēmumi, kas ir dziļās krīzēs, kur tev ir bijis jāpalīdz vispār restartēties, vispār saprast, vai iet tālāk, vai, vērties ciet, piemēram? Jā, man ir viens bijis, un arī aizgāja maksāt nespēju, bet šis klients, viņš teica, tu man nemācīsi, es esmu šajā biznesā tur 15, 16 gadus. Jā, es viņam tā kā liku signālus, teicu, kas jādara, kas ir jāpamaina. Jā, viņš redzēja savu redzējumu. Tāpēc es viņam saku, es darīšu tā kā tu, kad jau uzņēmumam jau viss. Es jau saku, kad viss. Es viņam nolieku priekšā gada pārskatus, es viņam saku, tas arī viss. No tā arī mēs varam atvadīties. Tas nav reāli izlīst, ja kas tur ir. Ja? Tev tur 3 miljoni kreditoru parāda, tas nav reāli. Ja? Bet viņš bija ietiepīgs vēl, un viņš gada laikā to, ko viņš bija sastrādājis 16 gados, visus savus nekustamos īpašumus, visas mašīnas, visu tika pārdots, iznīcināja vienā gadā, jo nepaklausīja, jo viņš taču iet 16 gadus ir. Attiecīgi, tātad tev ir tas redzējums par to, kā būtu jābūt un kas viņam būtu jādara, bet ja cilvēks neieklausās, tu vienā brīdī saproti, ka tu viņam vairs nevari palīdzēt. Nevar palīdzēt. Protams, es taču tērēju savu resursu. Ja? Man arī citi klienti, ja tu tā kā pasaki man, tā kā nelien tur, kur tev nevajag, tad tā kā... Vai tu vari apgalvot cilvēks, kas ir ļoti disciplinēts, kā mēs dzirdējām, kas ir finansists, grāmatvedis, uzņēmēji, vai tu vari apgalvot, ka nauda, tai ir enerģija, bet nauda arī prasa savu veidu disciplīnu, un nauda ir nopietna lieta, lai mēs ar viņu tā spēlētos. Ja? Šurpu, turpu, un kā mēs redzam, viena gada laikā cilvēks ir iznīcināts 16 gada darbu. Vai tu ieteiktu, būt piesardzīgākiem mums, latviešiem, tu vari teikt, ka mums būt piesardzīgākiem ar šīm naudas lietām, vai gluži otrādi uzdrīkstēties, piemēram, viņu investēt, vai ko tu ieteiktu, redzot to situāciju, kādā mēs šeit dzīvojam? Es ieteiktu, ka ir jāriskē, bet tev ir jāzina savs punkts, līdz kuram punktam tu drīksti riskēt. Lai tu nepazaudētu visu. Katram ir uzņēmējam kaut kāds punkts,
tā kā, ja iekrājies tas kapitāls, tu saproti, līdz kuram tu varēsi izlīst. Un, kad tu saproti to punktu, neiet augstāk, nekā tas punkts ir. Tu tomēr esi riskētājs lielāks nekā teiksim tā, piesardzīgi un drošības spilveniem. Nē, protams, tev ir jābūt, kā es saku, ir jābūt tajam punktam, kur tev ir tā drošības spilvens uzņēmumam. Ja nu kaut kas nogrims, tev ir jābūt tam kapitālam, lai kaut ko nosektu 3-4 mēnešu to griezumā pamat lietas. Ja tev nav šis gros un tu gribi iet uz pilnu klapu un riskēt, nu tad, ja tev ir jāņem aizdevumi, lai tu izmaksātu cilvēkiem algas, tad par ko mēs runājam? Es šādu grāmatvedi gribētu savā uzņēmumā, cik žēl, ka mūsu ceļi nav ātrāk, kā teikt, krustojušies, jo, manuprāt, tiešām tā ir ļoti, ļoti liela vērtība, jo uzņēmēji nevienmēr spēj šo bildi redzēt, ja? Tīri finansiāli redzēt viņu tādu, kādu viņi ir. Sevišķi uzņēmēji, piemēram, kas nodarbojas ar kaut kādām arī, kur ir uzņēmēja darbība, kas robežojās ar tavu, es nezinu, dzīvesveidu, hobiju. Ja? Mēs tomēr esam azartiski cilvēki, ja? Mēs riskējam, mums vienmēr liksies, ka varbūt izdosies, jo tā ir izdevies arī 16 gadus atpakaļ. Kāpēc, lai man tagad neizdotos? Ja? Bet tad ir ne tikai finanses grāmatvedis, kas saskaita cipariņus, bet kas tiešām, kā teikt, atnāk tajā ciešajā kontaktā ar uzņēmēju un palīdz viņam virzīt to uzņēmumu. Es domāju, tā ir milzīga vērtība, un es ceru, ka skatītāji, kas ir klausījušies mūs, izvēlēsies tevi par savu grāmatvedu un finanses saviem uzņēmumiem, vai arī, kā teikt, iedvesmosies, varbūt atvērt savu uzņēmumu, atvērt savu uzņēmējdarbību. Varbūt ir kāda sieviete, kur tieši tāpat mājās sēž ar mazu bērnu un kas šī brīdī klausoties mūs sapratīs, bet paklausies, tas ir arī mans sapnis, es iešu un darīšu, jo tu esi tā, kas ir iedvesmojusi ar savu stāstu, ar savu zīdainu uz rokām, ja, kur ir pateikusi, kad es iešu un mācīšos un man būs savs uzņēmums. Labi, tā māja Spānijā. Bet pārcelties arī dzīvot vai palikt Latvijā? Kā jūs sevi izjūtat? Protams, pensijas gados noteikti tikai siltajās zemēs. Man Latvija vispār nesaista tā. Ja man vīrs tagad būtu gatavs, es visu pamestu un brauktu prom. Tagad? Jā, bet viņam patīk Latvija. Tas ir viņa. Ir cilvēkiem, kam tas ir tik svarīgi un viņš tur nezina. Ja? Man nē. Ja viņš būtu teica, Dagnī, tagad krāmējam, laižam, es teiktu, ok. Redzi, tad tomēr viens punkts tavā dzīvē ir, kur tev ir jāmāk piekāpties, jāmāk, kā teikt, pakļauties, nevis tikai tādas savas vajadzības un savus sapņus īstenot, bet pakļauties arī vīram. Jā. Padalies, pastāsti vairāk, kā tevi var atrast sociālajos tīklos, kas ir tas, par ko tu tur stāsti un ar ko tu tur dalies. Es domāju, ka daudziem arī tas varētu būt interesanti un vērtīgi. Ja? Kā jau teicu, es arī iedvesmoju. Ja? Man ir 5 uzņēmumi, kur arī klausījoties manas tiešraides, ja? Tieši sievietes, ir uzrunājušas arī mani. Viņas ir gatavas dibināt savu uzņēmumu un gatavas riskēt. Ja? Dēļ maniem rīta laiviem viņa gadu viena pusotru jau skatās mani un beidzot ir saņēmušās. Jā, ir uzņēmuma reģistrā jau iesniegti dokumenti, jā. Mēs sniedzam visu mūsu tā specifika, kā AD finansējuma, man ir savādāk tā specifika nekā parastam ārpakalpojumu grāmatvedim, jo es saku, jā, es ielienu, es pazvanu, čau Jāni, klausies, es te tā skatos, tev šogad baigi tur tā, kāpēc tā? Kur ir rezultāti? Viņš saka, pagad, tu man jau kā sieva, es saku, pagaidi, es saku, zvanīt tavai sievai, es varu pazvanīt sievai, es saku, kas notiek? Es saku, es neredzu, tev bija tik labi, es saku, kas notika? Ja, un viņš stāsta, kas notika, viņš tā, es nobijos no iekārtu iepirkšanas, no investīcijas, no kredīta. Es viņam saku, kāpēc tu man nezvanīji, ka tev bija tāda situācija? Un viņš saka, es nezinu, tu jau man būtu pierunājusi. Jo es saku, un kā tu gribi izaugt, tu gribi daudz naudu, kā tu to dabūs gatavu parādu man? Ķipa sēžot un gaidot kaut ko. Ja, viņš pazaudēja ļoti lielu klientu, jo viņš nespēja viņu apkalpot. Ja, viņam vajadzēja es saku, redz, kur tas kritums ir.
Ja? Nu, tagad viņš man zvanīja, viņš beidzot ir saņēmies, kad viņš ies. Mēs iesniedzām bankai dokumentus un tagad gaidām atbildi. Ja? Tas tavs zvans noteikti ļoti daudz ko nospēlē, ja? Ko nozīmē uzņemties atbildību un rūpes par saviem klientiem, ja? Un iesaistīties un tiešām gribēt, lai viņiem izdodās. Tātad TikToks katru rītu 7 no rīta. Jā. Pasaka, kā tev atrast? AD Finanses grāmatvedība, jā. TikToks un Instagrams, tu teici. Jā. Super. Es domāju, ka visas sievietes, jo šeit ir tiešām tāda sieviešu solidaritāte, ja? Un tu noteikti arī esi cilvēks, kas noteikti arī tīri emocionāli spēj saprast šīs sievietes, kuras varbūt šobrīd tiešām ir ar tiem maziem bērniem mājās, un kuras varbūt, viņas nepiezvanīs, piemēram, vīrietim, neatļausies varbūt pateikt savas sajūtas, ja? Bet piezvanīs tev un teiks, paklausies, bet vai tas ir par spēkam? Man ir zīdainis, man ir bērns, man taču būs jābūt mammai, kā es spēšu apvienot, bet es tomēr gribu. Ja? Un tu būsi cilvēks, kas varbūt arī godīgi pateiks, ja? Godīgi, kad tu to vari vai tu to nevari, kur tu vari palīdzēt, kur tu nevari palīdzēt, bet tev būs saprotama šī situācija arī no emocionālās puses, jo tu pati esi bijusi tādā situācijā, kura pieņēma lēmumu izglītoties un mainīt dzīvi, esot mazu bērnu mammai. Jā, nē, man liekas, ja tev ir sapnis un tu to gribi, nevajag nevienu klausīties. Ja tu gribi iet to maģistratūru, tev jāiet, tev nevajag klausīties, ka tev nesanāks. Ka tev tur tas un šitas un tas. Tik daudz runā. Man ir WhatsApp grupiņas, kur mani kā grāmatvedi noliek. Ja? Arī heitu esmu dabūjusi. Ja? Visu pēc pilnas programmas. Ja? Bet, Tevi tas neizsit no tava līdzsvara. Kā es viņiem priekšā. Viņi ir tur aizmugurē. Citi grāmatveži tevi? Viņi runā par tevi, kamēr tu ej uz saviem sapņiem, kur tu tērē savu enerģiju. Es arī Zoom lekcijas pasniedzu par naudiņām, par mazām naudiņām. Un citiem tas saniknojās. Jo viņai jau ir kurs, tur piemēram pašnodarbināto kursu pa 150, apasies širā pa 15 tādo cilvēkiem, kur naudu negrib nopelnīt. Tev nav žēl arī dalīties ar savām zināšanām? Man liekas, arī, kad man uzņēmēji var piedalīties manos Zoomos, pilnībā bez maksas, tas ir iekļauts. Man liekas, man būs vieglāk strādāt ar cilvēku, kas vēlās izglītoties. Jā, viņš tur neliks visu kopā, visu bildi, bet tas, ka viņš vēlās izglītoties un zināt kaut kādas pamatlietas grāmatvedībā, tas vienkārši Tu ne visu mēri naudā. Jā, protams, un tāpēc man pašā sākumā man ļoti liels heits bija par to. Ļoti. Man bija grupiņas, kur man sūtīja, un teica, ak, Dievs, šitā te pārteicās. Šitā te nav. Jā, šitā neko nezinu. Jā, un tā. Es noteikti no tavas sarunas paņemšu šo atziņu būt sava ceļa gājējai. Pat ja nav šis atbalsts no ģimenes, no tuviem cilvēkiem, pat ja ir heiti no savas nozares profesionāļiem vai no līdzcilvēkiem, būt sava ceļa gājējai. Ja? Jo, kā mēs redzam, paiet kaut kāds laiks, un tie cilvēki, kas tev nav atbalstījuši, teikuši, labi, tev sanāca. Ja? Bet ko tas tavs neatbalsts man nozīmē tajā brīdī, ka man bija vajadzīgs atbalsts? Ja? Bet šo visu izslēgt un būt sava ceļa gājējai. Paldies tev, Dagnī. Jā, un tā notiek lielā daļā gadījumu, ka sākumā tev netic, sākumā noraida, smējās, un tad paiet kaut kāds laiks, un tevi atzīst, pieņem un seko, un vēl nāk pie tevis mācīties. Jā, vēl nāk pie maniem mācīties. Tā kā tiešām paldies, ļoti iedvesmojoši, spēcīgi. Tu jau pateici, ko tu noteikti paņemtu sev vai ne, un es domāju, ka ļoti daudz no skatītājiem arī varēs paņemt kaut ko priekš sevis. Tiešām brīnišķīga un spēcīga saruna. Paldies tev par to. Un es gribu tiešām iedvesmot visus sazināties ar tevi vai no Instagramā vai TikTokā, jo tu savu palīdzību neatteiksi, neskatoties uz to, ka tu esi disciplinēts cilvēks, grāmatvedis un finansists, bet ne visu tu mēri naudā, un tev ir svarīgi arī dot šo atbalstu citiem cilvēkiem, sevišķi sievietēm, un paldies tev par to. Jā, paldies. Jā, paldies arī visiem, kas mūs skatījās. Noteikti piesakojiet mūsu YouTube kanālam, rakstiet komentāros savus pārdomus, savus jautājumus, piesakojiet Dagnijai, rūpējieties par savām finansēm un ejiet uz saviem mērķiem. Paldies. Paldies.